Labdien, labdien! Mēs esam klāt. Jā, sveiki, bijām nedaudz pazudušas. Nē, mēs nebijām pazudušas, mēs bijām lielajos darbos un lielajos notikumos. Tā kā mēs taču esam palīdzošajās profesijās, mums ir jāpalīdz. Jā, Tāpēc mēs arī bijām kādu brīdi aizkavējušās. jā, mums notika lielas lietas, un dzīvē tā man skatīties, ka plāni mainās. Tā kā bija plāns, ka mēs runāsimies ar jums sākot no pirmdienas, bet ir piekdiena, un ir forši, ka piekdiena klāt. Bet, Piektdiena ir klātā. jā, bet mūsu tēmas ir saglabājušās, tad mūsu sarakstīns ar tēmām joprojām ir tas pats. Neesam neko arī rakstījuši, tāpēc parunāsimies, un šodienas tēma, ko mēs vēlējāmies parunāties, ir radusies no viena komentāra jūsē, tā kā paldies, ka jūs turpināt komentēt, un mums tas ļoti patīk. Mums arī rada idejas par to, ko vēl vajadzētu parunāties mūsu starpā, viedokļiem apmainīties, un šī tēma ir par to, ko darīt tad, ja mūsu kāds vērtē. Nu, tad kā tas ir, jā, tad bija viena mūsu saruna bija par to, kā pašiem sevi vērtēt, ar ko salīdzināt, jā, tad, ja kāds mūs salīdzina ar kaut ko tad darīt. Un, protams, ka sāpīgi ir tas, ka mēs saprotam, ka bērnībā mēs tikām nepārtrauc salīdzināti, jo to darīja vecāki. Ja vecākiem bija svarīgi, kā mēs izceļamies uz citu fonu, vai mēs esam tie bērni, kas labi attīstās vai netik labi attīstās, un tāpēc tas sākās jau no pavisam maza bebīšu vecuma. Nu, tad, kad mēs sākām mācīties rakstīt, lasīt, rēķināt, tad mēs arī bērndārzā tikām salīdzināti. Un es atceros savā bērnībā, ka mammai bija ļoti svarīgi, lai es rakstītu smukāk nekā citi bērni. Un noteikti arī citām mamām un tētiem varētu būt līdzīgi, nu, kad nebija tādi, kuriem viss vienalga, jā, un ja nav viss vienalga, nu, tad kā tad manā jāatvasē sokās. Un līdz ar to mēs šo te salīdzināšanu esam piedzīvojuši ļoti, ļoti sen. Un tas jau kļūst kā tādu ieradumu, kā otro ādu, ka mēs salīdzinām paši, protams, sevi ar citiem, un tie citi arī turpina salīdzināt mūs ar citiem. Un, tā, kad mēs esam pieaugušo pasaulē, biznesa pasaulē, tad mēs joprojām turpinām tik salīdzināti, jo, piemēram, ja mēs vēlamies atrast darbu, kas notiek, mēs sūtām savu CV, un mēs tiekam salīdzināti, lai atrastu to īsto, jā, tad darba devēju mūs salīdzina. Tā kā mēs kaut kādu darbu veicam, kā darba devēju mūs salīdzina. Ja mēs esam pašnodarbināti, kā mēs ar Lindu, tad mēs atkal tiekam salīdzināt, jo tā, kad jūs izvēlaties, pie kura speciālisti jūs iesiet, jūs arī, jā, ir astroloģija Linda, vēl ir astroloģija, pie kura astrologa es iešu, un tad kāpēc? Un tad tā salīdzināšana, protams, var būt dažāda. Viena varbūt ieklausīšana no sevi, bet otra ir tiešām, viņai lētākas cenas, viņa atrodas tuvāk, viņai ir vēl kaut kas. Jā. Tad kas ir tas, ko piedāvā? Praktiskās dzīves, praktiskās dabas apsvērumi, tie būtu tādi mazāk kaitīgie, kā mēs saprotam. Tie tā kā negāž ne pa vienu pašapziņu un ne pa nevienu perfekcionismu speciālo nerada. Zini, šitā tu saka, un es atcerējos, ka bērnībā bija kā, kāpēc, piemēram, es labi mācījos. Es pat neatceros, ka mamma būtu teikusi man, ka jāmācās labi, bet tad ir bijis kaut kāds moments, kur man bija tā kā pat bailes nemācīties, bet es varu paskaidrot arī uzreiz no astroloģijas viedokļa šo te kā mācību process pats kā tāds, ja mēs par skolas laiku, protams, arī ir ietverts astroloģiskajā kartē un attiecīgi pie kaut kādiem parametriem, varbūt izceltākiem, varbūt mazāk izceltiem, tad arī to var paskatīties, kas tad tur dzīvo tieši par to, kā es izturos pret skolu. Tieši tas salīdzināšanas laiks par šo periodu iet runa, ja, kā tad man skolā ir gājis, jo kartē ir viss, tātad kā es piedzimu, kāda man apstākļi bija riņķī, tad savukārt, cik man iedeva enerģiju vispār kā tādu kopā, ja, tātad pa dzīvi. Visai dzīvē, ja, cik man ir iedot enerģiju. Nu, tad trešais pakāpiens ir šī mazā sociālā dzīvība, sākot jau no skolas laikiem bērndārza vecuma, tad tā īsti nepieskaita, jo tas attiecās uz šo te piedzimšanas laiku līdz skolai. Un tad ir skolas laiks visā, kā tad kuram skolā ir gājis, un ļoti daudziem skolā ir gājis ļoti bēdīgi. Arī, tas tā kā sanāk, zini kā, ka liktenī savā ziņā bieži ir ierakstīts. Sevišķi, kā pie astrologi var arī atnākt tie, kuriem ir bijis bēdīgi, tiem jau, kuriem viss šokolādē, ko tur nāk, kaut kādas, viņiem varbūt ir kaut kādas citas traumas, bet, teiksim, attiecībā par to, ka es esmu nenovērtēts, jā, vai mani par daudz vērtēja, vai citi bija labāki, vai es tur klasē biju pēdējais. Jo tu zini, kā es, piemēram, pārdzīvoju to, ka es fiskultūrā rindā stāvēju, aiz manis stāvēja tikai viena meitene Daina. Tas bija vēl mazāk, ja? Jā, viņa bija vēl mazāk par mani. Zini, ka tu esi, diezgan nav, ka tu esi pats mazākais. Manis kāpēc vienmēr gribējās būt garākai.
Un tās neko arī daudz vairāk neizaug, nu, kādiem 4 centimetriem. Bet katrā ziņā tas īsais garums, tas bija tas, jā, kas bija, jo daudz ko nevarēja saprot. Un fizkultūras skolotāji bija, nu, es atvainojos briesmoņi, jo, ja tev uzliek līdzteks, kurām tev, nu, kā tu tāds maziņš, tu pat nevari palikties līdz viņai. Un kāda tev bija atzīme? Vieninieks tajā dienā bija skaidrs. Vispār katastrofa, ja tā, ja, nu, tagad šitā, ka mēs kad tu runāji, es atceros, man zināms, ka pieslēdzās tas skolas laiks ārkārtīgi spēcīgi. Kā tu vari salīdzināt sevi ar meiteni, kur skolā jau ir jau, nezinu, 1,80 m, un es esmu, nezinu, 1,40 m, jā, nu, kā? Kur viņai līdzteks un kur man? Nu, ne līdzteks, bet tas, atceries, bija jālec šķērītē pāri barjerai, un bija jālec tāda Augstlēkšana, jā, bija tie augstliekšana tā, buki, jā. Jā, tas bija arī jālic tā kā ar muguriņu. Ja? Tas bija tas, nu, kas salikt tie matrači cietie bija. Tu vienalga nogāzies tā cietā matrača kā bācis. Bet es bez papakšu lecu tam. Nu, vienkārši nekā nevarēja tikt līdz tam stienim, jo man jau tur deguns pat nebija. Kur tad? No puikām vispār, nu, kas bija garāka puikas, tiem tur tā špicka, ja pārliktā. Nu, vispār kā var salīdzināt kaut vai to puikas un meitenes, kā pilda vienu disciplīnu, vai ne? Ja domāju, jau tas, nu, vispār Bet šitā ir padomā. Sports jau šķiet visai, piemēram, tā pati skriešana, jā. Garās kājas, īsās kājas, tālēkšana, garās kājas, īsās kājas. Tad, tur ļoti, ļoti daudz tie aspekti, kur ļoti vērtīgi būtu tā kā tiešām salīdzināt to rezultātu, vai ir progress. Bet, nu, šī te selekcionēšana, jā, ko uzvar stiprākais, tas jau kaut kur mums tiek potēts. Un man gribās piebilst šeit, ka tas traģiskākais tajā visā stāstā ir tas, ka mazais bērns līdz 7 gadu vecumam, tas ir automātiski diezgan, jā, ka viss, kas tiek viņam pateicis, viņam iezemapziņā iekšā. Un vēlākā vecumā tās lietas, ko saka skolotāji un ārsti, arī ir tas, kas iet pa taisno zemapziņā. Tā skolotājs pasaka kaut kādu muļķību, ka tu nu gan esi muļķe, un viss, un tas bērns arī tam tic, un tas paliek tik ilgi, kamēr pēc tam mēs sākam vēl to laukā no zemapziņas un skatīties, vai tā ir taisnība. Ļoti bieži tā nav taisnība. Principā nekad tā nav taisnība. Viss tas, kas ir sarunāts, ja? Varbūt tas bija patiesi tajā mirklī, ja? Un varbūt arī pat tajā mirklī tas nebija patiesi, jo arī ir atšķirība to, vai tev pasaka, tu gan esi muļķi, vai arī tu rīkojies muļķīgi. Jā, tad nevis iedot birciņu cilvēkam, ka viņš ir tāds, bet rīcība mēs visi ik pa laikam mēdzam rīkoties muļķīgi vai neapdomīgi. Un sekas var būt dažādas, bet tāpēc mēs automātiski nekļūstam muļķi. Bet, ja skolotājs kaut ko pasaka, tad tas mums iet iekšā zemapziņā, kur tas arī pēc tam sēž. Un tad mēs visu mūžu mokamies. Nu, atgādina šeit to, ka var, protams, iestāstīt arī vilkstoši stāstot visādas muļķības un atkārtot. Tad, tagad ir smadzenes tādā izmainītā stāvoklī, kad ir darbojas lēnāk, līdzīgi, ka tas piemikšanas ir alfa stāvoklī, tad mums tās tie ticējumi ļoti, ļoti labi ierakstā zemapziņā. Jā, ko darīt? Oi, ja tu zinātu, tāds arī ir strīpām cilvēki, jā. Man vispār būtu novēlējums katrai mammai iemācīties astroloģiju, tas būtu vienkārši ģeniāli, jo tieši runāt par to saikni, sasaistību cieto sakabu, kas ir mammām ar bērniem, visām mums mammām un mūsu mammām ar mums, tas ir līdz 7 gadu vecumam. Tā ir vienkārši tāda sakaba, kur, astroloģijā ir nenokaujama. Tā ir tā saucamā pirmā Saturna kvadratūra, kas iestājas, tad, kad bērns apmēram 7 gadu vecumā, tad arī reāli atrauc, tā kā bišķiņa ar varu, tiek atrauc no mammas un sāk socializēties pats, un tāpēc kategoriski ir aizliegts vispār bērniem līdz 7 gadu vecumam iet uz skolu. Lūdzu, mīļie vecāki, ieklausieties un apzinieties to, ka viņš vēl nav atrauc no jūsu, no mammītes, ja tieši konkrēti no mammas cietās sakabas, un jūs viņu, nezinu, 6 vai 5 gados, es atvainojos, aizpūšat uz skolu, jo viss tur pēc tam dāts nezinu, kā pēc tam visu to var salāpīt, ja, mūsdienu vispār viss tās, nezinu, skolas sistēma, viņi ir virzītas to, ātrāk attīstīt to un šito un mācīties un burtiņus, tas viss ir labi, lai mācamies burtiņus, bet konkrēti skolā kā sabiedrībā iet un kopā tātad ar šiem skolotājiem, kas uzreiz jau mazam cilvēkam ir autoritāts, jo iedomājieties, tu esi tāds maziņš un tev tāds liels skolotājs kaut ko saka, vienalga tas ir, tev viss tas ir pilnīgi neredzēts, tev bērndārzā tā nebija. Bija, līdzīgi tam, bet absolūti ne tā, jo bērndārs ir bērndārs. Citas pavisam cita iestāde un cits līmenis.
Tā jau arī ir, ka visas tās traumas rodās tieši, vispirms jā, no vecākiem, kā no autoritātēm. Otrs ir tas, ka skolā pēc tiem 7 gadiem, kad ir šī te pirmā Saturna kvadratūra pāpas jāgas, ja tā tad reāli ierašanās, reāli. Tad tas bērns no tiem 7 gadiem ir spējīgs izturēt to, cik necik. Ja vien jūs paši pirms tam nesat jau ielikuši jau saknes jau, bet nevajag jau nemaz mammas, pietiek ar visādām tantēm, kaimiņienēm, citādām vecenēm, es atvainojos. Jā, Tā tas ir. Diemžēl ir tā, ka mans bērns sāk iet skolā Vācijā, kur bija obligāti ķēdi. Tajā gadā, kad paliek 6 gadi, pat ja 6 gadi paliek 31. decembrī, tad, protams, arī kaut kāds izņēmums taisīt un pierādīt, ka tas bērns vēl nav sasniedz to īsto skolas vecumu, bet manai meitai vēl bija 5 gadi, kad aizgāja skolā, un tiešām viņai gribējās skolēt precīzi 1 dienu. Otrajā dienā viņai vairs negribējās. Man bērni aizgāja normālā jau vecumā, jau tā, ka jāiet 7 gados, bet man mazais puika konkrēti nākamā rītā, kad es viņu modināju skolu, viņš man saka, atkal jāiet uz skolu. Tieši tā, atkal jau. Es šovakar tur biju. Viss tāds 1 dienas pasākums, jā, tieši tā, 1 dienas pasākums. Jā, un tu teici, ka ļoti vērtīgi katrai mammai iemācīties astroloģiju. Es atkal saku, ka katrai mammai ļoti vērtīgi ir iemācīties sniegt līdzjūtību savam bērnam. Īpaši, ja mums tas nav ticis sniegts. Jā, šie te līdzjūtības pilveni, tās pavisam elementārās frāzes, jā, tad runāt par to, ko tas bērns piedzīvo, ļaut viņam tam iet cauri, jo, protams, ir kaut kāds iemesls, kāpēc mēs piedzimstam tieši šeit, šajā vidē, tieši tādā sistēmā, kādā mēs piedzimstam, kaut kādas mācības, jo mēs kā dvēseles arī gūstam. Tad, kad mēs tās mācības gūstam, tad viņas ir iespējams viņām iziet cauri pa vieglo vai pa smago. Un pa vieglo būtu, jā, ir tā kā ir, bet mēs tā kā sevi atbalstam un sniedzot līdzjūtību, tiekam ar to galā ar tām emocijām, kas mums paceļās, kas rodās, laižam tās vaļā, un mums tas nepaliek kā trauma. Ir vienkārši nepatīkama pieredze, kurās mēs mācāmies, šitā gan mēs nedarīsim vairāk. Ja, tas ir tas, ko es negribu, jā, un tad izdomāsim, kā es gribu, pamēģināsim, un būs baigi forši. Bet, ja šīs līdzjūtības frāzes netiek sniegtas, ja tas atbalsts netiek bērnam iedots, tad viņš, mazais cilvēks, ļoti ātri izsacina, ka viņam viss jātiek galā pašam, jo tieši tas ir, tu stoties skolā, tu tāties pieaugs, tad ir jātiek ar visu galā pašam. Un tas ir tāds lēciens, un tam bērnam tā ir reāla trauma, viņš iegūst ticējumu, it sevišķi jau tās ir meitenes, cik daudz klients nāk pie manis un nesaka, man ir sajūta, ka man ir viss jātiek galā pašai, neviens man nepalīdz, un tad ar tādu, devīzi dzīvo pa visu savu mūžu, un tie vīrieši, kas gadās pa ceļam, bet ja viņi cenšas palīdzēt, viņas jau nav spējīgas to normāli pat ieraudzīt, jo tas ticējums jau tie ir iekšā, un pat negaida, ka kāds varētu palīdzēt, un netic, ja kāds arī mēģinās, tad ko viņam no manis vajag, jā? Viņš jau man tikai grib izmantot, taču kaut ko no manis iegūs. Tad šīs traumas, tās ir reāli traumas, kur iegūt šie negatīvie ticējumi, tās ir traumas, kuras pašas pēc tam nepazūd. Tad vai ļoti ilgstoši tiešām ir pacietīgs otrs pieaugušais blakus, kurš tad ar mums krāmēs un pierāda, nē, ka es esmu tavā pusē un es tev palīdzu un tu drīkst uz mani paļauties. Arī tomēr ir, jau tas nopietnāks darbs, jānāk pie tāds, jārisina šīs tēmas. Jā, jo iedomājies, cik žāda līdzjūtības sniegšana pašam sev, cik viņi ļoti labi uzlabo attiecības ģimenē pēc tam. Tad sieviete ir vīrieti. Pārsvarā ģimenes līgstas turētāja ir sieviete, nevis pārsvarā, bet galvenokārt. Tad, ja vīrietis nes mājās tikai mamutu, un visu līgstu visu laiku ir mamma, sieviete, tad reāli, tad iedomājas, ja viņai sākas viss šis garais ceļš uz lielo šķiršanos. Tas ir ļoti, ļoti bieži manā praksē savukārt, kad atnāk sieviete un paziņo, es no vīra šķiros, viņš ir tāds un šitāds un arī šitāds. Tad, kad mēs izskatām, pirmkārt, kādu tu patiesi, cik tu esi brīnišķīgi, laba būtne, kā tev viss ir kārtībā, vienkārši tu esi mazliet apmaldījusies, varbūt jau 4 vai 7 gadus atpakaļ. Un vienmēr izrādās arī tas, ka vīrs tomēr ir gribējis visu laiku atbalstīt to savu sievieti, bet viņa vienkārši to nav ņēmusi pretī, jā. Tāpēc, ka viņa nav zinājusi, kā viņai ir licies kaut kāds atkal lūkšas, piemēram, šis bērnības vai jaunības perfekcionisms. Viņš ir mēģinājis atbalstīt, mēģinājis saprast, vīriešu askēzi, ja, tādu mēģinājis ir paciest, ja, tad viņš ir apspriedies ar citiem džekiem, ka tie sievietēm ir viņas nekad nevar saprast, viņām ir untumi un viss šis, bet
Nu, apsveic visas tās dāmas, kurām vīri ir izturējuši. Tā kā ir atkal foršas lietas, ir cik vienkārši, daudz lietas ir tik vienkāršas. Jā. Bet mēs jau viņus nezinām, jo vienkārši nav, kas mums viņus pasaka priekšā. Ka viņas vispār ir. Jā, un man noteikti gribās šeit pieminēt, ka mēs tad sakam tā, vai darīt, vajag atbalstīt tos savus bērnus, bet to jūs spēsiet izdarīt tikai tad, ka jūs būsiet resursu stāvoklī. Jo no tukša spāņa nevienam neko nevar ieliet. No cauri spāņa, jā, arī. Jā. Tāpēc ir tik būtiski, lai pašas būtu resursu stāvoklī, un tikai tad jūs spēsiet tiešām arī tam savam bērnam sniegt līdzjūtību, vai tam savam vīram, vai saviem vecākiem, māsai, brālim, ja jebkuram citam dzīvam cilvēkam, kuram ir grūti. Tikai tad, ja mēs pašas esam resursu stāvoklī, tad mēs spējam jebkādā veidā palīdzēt citiem. Un, lai nokļūtu resursu stāvoklī, atkal ir, lai tie mērķiši galvā, lai nebļaustītos un nestāstītu, man taču arī pienākās. Kāpēc tev visu laiku viņiem jāpalīdz? Jā, lai viņi paši par sevi parūpēs, kā tu izturēji. Tu zini, tos resursus arī rāda. Tātad cilvēku dzīvē vienmēr nevar būt vienāds resursu stāvoklis. Ir, kad ir resursi ir stipri vairāk, vai kādā no sfērām ir vairāk, un tas tā ļoti forši ir tad būtiski, kāpēc astroloģija ir privilēģija, tajā, ka visu laiku paskatīties, astroloģija ir laika instruments labs, ja kas tātad visu laiku var paskatīties, tālāk uz priekšu, ko mēs jau arī visi gribam zināt, kā tad būs, nevis kā bija, kāda jēga, kā bija no vienas puses, no otras puses milzīgi jēga, bet forši ir tas, jā, ka arī pat tad, ja nav šis resurs, vai viņš ir ļoti maz, tad iespējams, ka tad vēl vairāk, teiksim, tā palīdzība, šī te līdzjūtības spilveni vai kāda jebkura cita no praksēm, tā tad var līdzēt, jo es nevaru pateikt, kad ir labāk, vai tad, kad tu esi resursā, kad tev ir šis resursu laiks, vai tad, jo viņš tāpat nebūs vienmēr vienādāks, viņš būs kādā no dzīves sfērām. Kopā reāli tāds lielajos metos ir 12 sfēras, tad viņas tālāk sadalās vēl 12. Katrai vēl ir visādi novirzini, kopā ir kaut kādi 90 faktori, kuri tā jāapskata par katru. Bet katrā ziņā skaidrs, piemēram, ļoti bieži cilvēki ir teikuši, ka tad man tur bija tāds ritīgais rokamais gads, es tur, vai 2 gadi es tur raku, un tad viss noplaka. Tāpēc, ka beidzās šis laiks, un nevaram mēs arī vienmēr būt vienādākā resursā. Tas arī jāņem vērā, šis cikliskums, tikai, diemžēl, cilvēki nekā, es runāju par apzinātiem cilvēkiem, ja, tad paši cilvēki nekā īsti to nevar zināt. Un tas ir tāds, tas atkal ir tas, kāpēc ir vērtīgi iemācīties astroloģiju, jo tad tu visu to zini. Tu esi gatavs visu laiku, un tad, kad tev, teiksim, trūkst resursu, tad kur ir labi cilvēki, kuriem ir zināšanas, kā to resursu nemitīgi vai nu noturēt, vai nu pat papildināt, kas, protams, nav neiespējami. Tā tas ir, jo mums atkal viss ir iedots, visa kontrola pakete katram ir iedot, ja kā jūs jau, man liekas, vienā no mūsu raidījumiem teica, ka visa tā pakete ir paredzēta. Tātad tev ir paredzētas normāla veselība, labs ēdiens, tev ir paredzēta jumts virs galvas, paredzēts ir labs darbs, un vēl tev piedāvām ir paredzēts ceļojums 2 reizes gadā. Tātad vienreiz vasarā, vienreiz ziemā, ja, vai tu brauc slepot, vai tu brauc atpūsties, nezinu, kur, uz siltajām zemēm. Lūk, tā ka tas viss ir nodrošināts, un vēl lielākai daļai arī automašīna pat ir nodrošināta. Tāpēc saku, pamat paketu, pēc kā cilvēki tiecās, un kas liekas, tāds kā standarts, tas arī tiešām katram ir nodrošināts. Jā, loģiski, kādam būs automašīna, tur nezinu, 98. gadu, kādam būs 2028. gada, jā. Tā tas ir, jā, tas ir atkal pēc citiem resursiem. Protams, pēc visādām principiem, kas ir augstākais, ko tu materiālajā dzīvē vispār vari sasniegt. Bet tas, ka pakaitē pa ceļam šī salīdzināšana, tas ir ļoti, jo kādam citiem cilvēkiem ir tāds resurs. Tu vienkārši skaties un brīnies, kā tā var būt? Viņš vispār no tā sava resursa vispār 5% neizmanto. Kopumā cilvēki reāli paši tā apzinās un kaut kā tā slīd pa dzīvi, ka viņi tomēr tos 30% apzinās, ka viņus var dabūt. Bet 70% vienalga viņi nedabū. Tie, kas vispār uz 5% dzīvo, tie domājas, tā kā nedzīve. Nevis dzīve, bet nedzīve. Kašmars. Jā.
Protams, varbūt jums liekas, nē, nu, ka es neesmu resursu tā, ka es esmu resursu to, ka atcerēsimies, kad ir stresa situācijā, mēs pēkšņi kaut kur rodam resursus. Jā, tad mums ir tas pats, ko mēs paši piedzīvām šajā nedēļā, jā, kad bija milzīgas stresa situācijas, kurām gājām kopā cauri, un tie resursi vienkārši no kaut kurienes nāca un negulēti, un vienkārši būt visu laiku klātesoši un darboties. Tā kā tā arī mēdz notikt. Protams, ka tas ir uz nākotnes resursu rēķinu, uz nākotnes dzīves kvalitātes rēķinu. Ja mēs esam sevi tā pamatīgi izspieduši kā citru un mobilizējušies un atraduši no kaut kurienes pasmelties, tad ir sev nepieciešams arī kaut kāda atvaļinājuma sapūta, atkal pastiprināts rūps par sevi, lai atkoptos. Jo stresa situācijā cilvēkiem nav paredzēts atrasties ilgstoši. Bet stresa situācija mums rada tie mērķīši galvā, kas sēž un stāsta visādas muļķības par to, cik dzīve ir bīstama un cik vispār viss būs slikti, tāpēc, ka kaimiņiem taču ir slikti, man arī būs slikti, un tas mums rada papildus stresu. Un, ja tas ir tikai viena diena un nekas slikts nenotiek, mēs mobilizējamies, mēs teikam tam cauri, bet ja mums tas ir kroniski, tad tas, kas notiek, ka mūsu ķermenis vienkārši sāk kaut kādā mirklī uzdot. Jā, tad mēs savu veselību sabojājam. Un tas ir tāda bumba ar laika, tiek atkarīgs no tā, cik ķermenis ir stiprs, kuram ātrāk tā veselība vienkārši teiks, es šitā vairs nevaru. Tu zini, labāk, ja, protams, tie precedenti ir tie, ka tā veselība tiek vienkārši gripa. Cilvēki vienmēr iedomājas, ka darbā visi slimo, tāpēc arī es esmu slims. Nu, tā nav patiesība. Jā, tā ir. Tā legāls veids, kā atpūsties. Jā, legāls veids, kā atpūsties. Protams, tie ir jau tādi, kas izmanto dažādas situācijas. Nu, tiem jau gan bābi jānodot pēc tam uguņas, ja tu tā iztēlojies, ka tu esi slims vai tev jāir. Bet atkal no otras puses, ja tu tiešām esi nogurs, un tas ir vienīgais veids, kā tu vari, nu, kaut vai iztēlojoties, ja tev psihosomātika ir tāda, ka tev liekas, ka tu esi slims un tev pat uzlēc temperatūru vienā vakarā, ja, tad tas arī tomēr, nu, tā kā atspēkojums nedaudz. Bābi jāgus to skatās, nu tā. Bišķiņ caur pirkstiem kādu laiku, lai tas nepārvēršas arī par tādu izmantošanu, nu, kad priekā man sanāca, nu, es tagad otrais atkal pēc 2 nedēļām te paslimošu, ja, pavasarī sākās dārza darbi, nu, visi es aizgāju lielajā zilajā lapā, ja, tāpēc, ka man taču dārs ir svarīgāks. Es taču jūtos slikti darbā, kas ir taisnība, ļoti daudz cilvēku arī jūtās darbā slikti, tā tas ir, un tieši dēļ šīs salīdzināšanas. Tas ir viens no. Bet ar to slimošanu jau gan ir tā, ka ļoti bieži mēs pat nesaprotam, kas tas ir psihosomātika. Jā, mums ir tā, viņi izpaužās, un mums liekas, nu, man taču tā sāp galva, un tas ir reāli, vai kādam sāp mugura, kādam sāp vēders, vēl kaut kas. Jā, nu, bērniem klasiski sāp vēders, tāpēc, ka negrib skolu iet, viņus spiež, un tas ir kā veids, kā palikt mājās, jo kas ir pat labāks par sāpošu vēderu. Bet manā pieredzē bija reiz tās gadījums ar sievieti, kura darīja mājās visu, un bija kārtīgi mājas māte, viņa pat nestrādāja tajā laikā, bet viņas darbs bija ģimene, tad rūpēties par bērniem, par vīru, un audzināt tādā garā, kā ar visu jātiek galā pašai, tad palīdzību prasīt nedrīkst, un pat ja piedāvājās tie mājnieki palīdzību, nu taču viņa nē, viņa taču dzīvo mājās, taču viņai ir jādara viss. Un sekas bija tāds, ka viņai reizi mēnesī apmēram sākās tik briesmīgi migrēni, ka nepalīdzēja nekas, izņemot tumšu istabu no augstu ūdeni uz 3 dienām apmēram. Un nekādas zāles, nekas nepalīdzēja, nekas. Un vienreiz tādā mirklē viņai bija tieši blakus, viņai šī migrēnas laikam sākās. Un es saku, gribu pamēģināt, nu tajā laikā es mācīju tikai bungošanu. Tas bija mans pirmais rīks, ar kuru es strādāju. Ar šo te bungošanu mēs kaut kādas pusstundu pabungojām. Un atklājās, jā, ka tieši tā viņa neprasa palīdzību, un ķermenis tādā veidā sinozē, bet viņai bija maziņš bērniņš piedzimis, viņai vēl bija ievēroja askēzi un tur gavēja tajā laikā, un kaut kāds maz stundas gulēts, un ķermenis vienkārši, nu, saka, tad laiks atpūsties. Mēs pabungojām un sapratām, ka kur ir tas iemesls, ir jālūdz palīdzību. Un tajā reizē tā migrēna nesākās, bet dēļ tā, ka cilvēks nemainīja savu attieksmi un turpināja neprasīt palīdzību, tad viņai migrēnas lēkmes turpinājās ar regulāritāti apmēram reizi mēnesī. Tā kā tas ir arī simptoms. Ja ir jebkāda lieta, kas ķermeniski izpaužās ik pa laikam, mīļās, ir jāskatās no kaut kājas, kas ir iemesls. Ja? Neviens no simptomiem, neviena hroniskā kaita, kas mums ir pieminēts, nav tāpēc, ka nu jā, no man jau tāda iedzimtība. Tur nav iedzimtība, tur ir daudz, kas ir. Iedzimtība vispār nav, tas vispār nav. Astroloģiskajās kartēs iedzimtība kā tāda, nu, viņa ir tik reta.
fakti. Es nezinu, kādam tam jābūt, kādai jābūt. Es, protams, esmu to skatījusies un pētījusi daudzas reizes. Tas ir, nezinu, provokācija savu veidu. Jā, 10% varbūt var atrast šo iedzimtību, jo parasti cilvēki par to baidās. Viņi uzaudzē bailes, protams. Un tad, paldies Dievam, viņas var ar, jā, vienkārši izstāstīšanu, ka, nē, pārstājas šitas nav. Tā kā, jo pārsvarā, protams, tās ir slimības vienmēr, ja, par šo iedzimtību vai jā, arī kaut kādas tieksmes vai atkarības, ja, tad, tā. Bet nav. Tā iedzimtība ir ļoti, ļoti pārāk pa daudz uzpūsta, pa daudz liela zilonis no viņas ir izaudzēts. Tā tas ir. Jā. Lai ar to visu cīnītos, es jau īsu paziņojumu biju nopublicējusi. Tad tāds nedaudz garāks paziņojums, bet apraksts jau top. Ja, tad, kas vēl tiks publicēts arī mums grupā, ir tas, ka nākošu svētdienu, 16. jūnijā, man būs pirmā dziedināšana, tīrīšana, kā es to nosaušu, vēl īsti nezinu. Mēs strādāsim ar tām tēmām, kāpēc mēs vispār neticam, ka mums pienākās kaut kas, ka mums tās ir iedzimtās tiesības, lai mums būtu šīs pats minimums, kas rasloģiski noteikties, ja, un tas izpaužās tā, ka mums viņu vienkārši nav. Un pirms mēs sākam paļauties, ka mums kaut kas pienākās, ja mums nav iztīrīta pamata slāņi, kur ir paļāvība, ticība tam, ka man tiešām pienākas, es esmu tāda pati dzīva, lieliska būtne, kā visas pārējās, un tieši tāpēc, lai ko es būtu mācījusies, lai kur es strādātu, man pienākās šis neapliekamais minimums, jā, pamata bāzes paka, un tad ir obligāti jānāk pie manis uz šīm te nodarbībām. Jūs sākumā likās, un pa vienu tiksim cauri, tas varbūt netiksim mēs pa vienu cauri, tagad sāku gatavoties. Tās būs 5 reizes, tās būs 5 nedēļas, 5 ļoti iespējams svētdienas. Ieraksts būs tās tie, kas netiek uz šīm te klātienes nodarbībām, protams, var arī skatīties ierakstā. Un darboties paši ar sevi, tie, kas ir klātienē, drusciņ atgriezniskā saite no jums, kas palīdzēs drusciņ piekoriģēt tās frāzes, kas jums teikšu. Mēs strādāsim ar līdzjūtības frāzēm un nedaudz pielisim klāt nepersonisko apziņu šo tēmu, ka tas nekas nav personisks. Bet ar līdzjūtības frāzēm tās savas mazās traumētās daļas, kas mums ir izstumtas ļoti bieži no apziņas un to vietā ir nākušas tā daļa, kas ir iemācījusies izdzīvot, tā, kas ir adaptējusies ar savām stratēģijām, un tas stratēģijas mēdz būt arī pat kaitīgas, ne tikai apkārtiem, bet arī mums, lai tās izdziedinātu, lai mēs spētu atjaunot savu dvēseles veselumu. Tas būs tāds diezgan pamatīgs darbiņš. Kādam ir raudāšana, kādam vieglākā formā, kādam būs nepieciešams atkārtot, un kādam varbūt tas būs kā iesaukums ar vispār, kas pērina mums par ļoti lielām nopietnām tēmām. Iespējams, ka pēc tam būs vērtīgi vēl turpināt rindālajā darbā. Ja tad arī vēl, protams, ka grupas darbs ir optimizēt izdevumus jūsējos, bet patērēt vairāk laika, jo kaut kas varbūt nebūs tieši konkrēti par jums, bet vienmēr viss kaut kas ir arī par jums. Tad, ja nevis 100% būs jums nodarīt, tad parasti vismaz 50% kā minimums no tā laika, kas tiek patērēts, tomēr ir arī par jums. Tas ir pēc tam tālāk, kur, jā, un tas jau pēc līdzību un pievilkšanās likuma ir, jo tu nevari aiziet uz to vietu, kur tev nebija jāaiziet, nebija vajadzīgi. Un tieši tā šīs grupas darbs, viņš ir tik iedzīgs ar to, ka es esmu daudz strādājusi grupās, terapijas grupās, un tur ir tā, ka tu tiešām, tu pat kā palīgs, kas strādā kopā ar terapeitu, tu redz, ka tev tas noderēja pašam. Vienkārši ne. Tā vienkārši tās lietas, ko citi cilvēki risina uz plača, ja tā tad iziet pirmais aplis, otrais aplis. Runa ir par sistēmu terapiju, tad lūk, jā, kad grupas darbs tā ir viena štela, vitīga štela, tā ir, jā. Jā, tas grupas darbs, kādu es piedāvāju, būs tomēr tas, ka man ir jau sagatavotas konkrētas tēmas, ar kuras es jums piedāvāšu kādā secībā risināt, un tad nedaudz vēlāk. Es domāju, ka vēl par šīm šodien, rītdien visticamāk, es arī uzrakstīšu aprakstiņu, lai jums jau būtu skaidrāk zināt, kur, ko meklēt, kā pieteikties, kā vispār nokļūt šajā dziedināšanas grupā un kādu rezultātu jūs varētu sagaidīt. Jā, tā. Ko uz šīs jaukās nots, tad mēs varētu arī tagad atvadīties un sākt darināt un cepināt jaunu podkāstu. Reiz. Noteikti, jā. Labi.
Paldies par uzmanību. Uz Paldies par tikšanos nākošais. klātesamību. Uz Jā. tikšanos nākamā reizē. Tā. Tā.